Atbrauc divi cilvēki, viņi jau ir pro, atbrauc divi pilnīgākie iesācēji, kā tur viņiem tiksi galā. Jā, bija pagrūti, bija tāds uzkrājies, bišķi nogurums, laikam arī tā miega trūkuma varēja jūst. Pamatā jau tāpat mums tomēr ir visa veida kustība, aktivitāte, sporta veidi. Svinginājums, ka uzliec gumiju uz ceļiem un taisa tāds puspietupieni. Es ņemu to gumiju, dodu viņai, es saku uz ceļiem. Viņa paņem gumiju, nostājās uz ceļiem un stāv uz mani skatās. Jūs sakat tagad nē, ka jūs nedejosiet. Es gribu to redzēt. Čau, labdien, dārgie skatītāji, jauni un mazi. Mēs esam savākušies šeit pie šī lieliskā galda, lieliski treneri kopā, lai mēs izstāstītu par ļoti, ļoti gaidāmu vienu pasākumu. Kā jau mēs solījām, varbūt kaut kur esat redzējuši nelielus video Facebookā, varbūt tām kaut kur jau televīzijā uzspējuši kādu mazu reklāmiņu redzēt. Tad mēs esam šeit tiešām savākušies, lai izstāstītu, ko tad mēs perinam. Jau pusgadu mēs perinam kaut ko gribam ieinteresēt jūs kādā sportiskā un interesantā pasākumā. Iespējams, esat pirms tam mani dzirdējuši daudz, kad es runāju par ceļojumiem. Kaut kad esmu arī runājis kaut ko par sportu, un šī ir tā reize, kad parunāsim par šīm divām lietām saliktām kopā. Būs gan ceļojums, gan atpūta, gan arī sports. Šie 4 cilvēki ir, skatieties, viņi ir ļoti, ļoti nopietni. Viņi ir gatavi jūs, tā teikt, cilvēcīgi teikt, paņemt priekšā, tā kārtīgi. Tātad, kas mums briest? No 3. līdz 10. oktobrim mums briest sporta un atpūtas, aktīvās atpūtas treniņu nometne Gran Canarijā. Mums ir 4,5 treneri, ar pusīt esmu es. Ja nu gadījumā kāds kaut ko gribēs trenažieru zālē, varbūt tā mano kaut kas ir palicis atmiņā, kaut kas, kā uztaisīt bicīt vai tricīt. Bet ja nopietni un godīgi, tad tiešām iepazīstinu. Linards, Jolanta, Denis un Jānis. Viņi tūlītām paši nedaudz īsumā izstāstīs par sevi, izstāstīs par to, ko viņi sagaida no šī pasākuma un par to, kā tad viņi papildinās mūsu sportiskās aktivitātes un ko tieši viņi dos šajā nometnē un ko viņi jau ir savā galvā izdomājuši. Un īstenībā mēs skatītāji runāsim savā starpā, jo šī ir arī tā reize, kad mēs beidzot varam kopā satikties, jo ticiet, man ar šiem cilvēkiem ikdienā nav nemazām tik viegli satikties, jo katrs ir kaut kur aizņemts, katrs ir profesionāls sportists treneris un trenē dažādus sportistus un aktīvus cilvēkus. Tā kā, lai viņus dabūtu šeit vienkopus vienā vietā pie šī lielā galda, vajadzēja vismaz mēnesī ciešu plānošanu un ciešu darbu un kontaktu. Tā kā jā, mēs beidzot esam kopā, mēs beidzot varēsim izrunāt un izstāstīt jums, ko varbūt sāksim ar mūsu vienīgo daļā dzimumu pārstāvi. Jolanta, izstāsti. Viens jautājums. Ko tu pati sagaidi no šī pasākuma? Cik rāsains viņš varētu būt un kāds varētu būt tavs lielais pienesums tam visam? Es ļoti sagaidu no tā visa labākās emocijas, sauli, okeānu, brīvības sajūtu, daudz aktivitātes, sportu, protams, un es ceru iedrošināt arī pārējos. Varbūt tām iespējams, ka daudzi nezina, kas ir tieši tavs tas lauciņš, ko tu nodarbojies. Kaut gan arī daudz būs redzējuši tavus deju video, un visi tagad domā, ka tu esi profesionāli dejotāji, un visiem būs tagad jādejo. Bet varbūt tām tu izstāsti, kas vēl bez dejām ir tavs lauciņš. Dejos visi. Dejot būs. Dejot būs visiem. Jā, grib vai negrib. Dejošana ir mana sirdslieta un mana pamata lieta vispār. Tāds mans, pamata dzīvesveids gandrīz varētu teikt. Bet paralēli, protams, es daudz sportoju un esmu fitnesa trenere. Gūstu baudu no tā, ka es varu iedrošināt citus cilvēkus sportot, iemīlēt sportu, nedarīt to pārgalvīgi, bet tā balansā. Tā, lai būtu laba pašsajūta. Tā, lai gribētos to darīt. Nevis tāpēc, ka ir disciplīna. Tad mēs saprotam tātad no tavas puses fitness, dejas. Jā, viennozīmīgi. Atpūta, okeāns, saule. Jā, jautrība, smieklī, enerģija. Man ļoti daudz pozitīvas enerģijas. Tu dzer vai nedzer? Droši vien daudz gribēji. Dzeru visu. BCA, proteīna kokteļus. Par dzeršanu mēs paturpināsim, jo 100% būs skatītājiem jautājums.
Vienu dienu es trenējos, vienu dienu es varu atpūsties, neko nedarīt. Un tad vēlāk izstāstīšu, kas mūs sagaida pašā viesnīcā, bet varbūt ņemam galda otru pusi. Denis izstāst. Ko tu sagaidi? Sagaidu, man nav ko piebilst. Jā, my name is Denis, I'm a boxer. Man nav ko piebilst. Bet varbūt izstāsti nedaudz cilvēki, kas tevi nepazīst, varbūt tam. Kas ir par sportistu? Es domāju, tāda cilvēka neeksistē. Tad man jādodās. Nē, īsumā, jā, par mani. Es esmu izbijis profesionāls sportists modernajā pieciņā. Nepakautrēšos atgādināt, ka es esmu piedalījies 4 olimpiskās spēlēs, uz kurām tā vieta bija jāizcina nevis no Latvijas, bet starp pasaules labākiem atlētiem. 10 gadus es jau esmu kā uz brīvām kājām, attiecīgi turpinu dalīties ar iegūto gan praktisko, gan akademiskām zināšanām sportā. Var pastāstīt par daudzām lietām. Nē, zinu, ko izstāsti. 100%. Ja tevi varbūt tam zina 99% Latvijas iedzīvotāji, tad es zinu, ka 100% no tiem 99% nezinu, kas ir. Nezinu, kas ir tavs sporta veids. Jā, diemžēl bijis tā, ka pat paši olimpieši nezinu, kas ir moderna pieciņa. Tu kā riteni jums tur iet? Jo daudzi jauc moderno pieciņu ar triatlonu šādi tādu. Labi, īsumā pašlaik moderna pieciņa bišķiņ mainījusies, bet tad, kad es sportoju, tā bija jāšana, tā bija paukošana, tā bija šaušana, tā bija skriešana un tā bija peldēšana. 2 fiziskie veidi, viens tāds tehniski fiziskais veids un darbs ar dzīvnieku, un 2 saucās tehniskie veidi, kas ir īstai tehnisks veids šaušana, kad tu pēc stundas pavadot šautuvē, tu esi patukši, jo tev nekas cits nav. It kā nekas sarežģīts nav jāizpilda, bet izpildot šo visu stundas laikā, tu esi iztukšots. Lūk, un paukošana, kas ir cīņas sporta veids, nav jāsit nevienam pamuti, neviens tev neiestīs, bet vienmēr var noteikt uzvarētāju un zaudētāju. Bet ja kāds gribēs, piemēram, Grankadārā iemācīties vismaz pamatus kaut kādus. Pamatus ir ļoti grūti iemācīties, bet ja gribēs, tad noteikti. Bet mēs sākam pamatiem, sākam no otras puses vienkārši ar pašu žagariem. Jā. Tad tā virzienā arī ievirzīšu, pastāstīšu, bet pamats ir iemācīties pareizi sportot. Kā es jau visiem saviem sportistiem, gan profesionāļiem, gan amatieriem stāstu, ka galvenā ideja ir tāda, ka mēs sportojam, diemžēl bieži vien cilvēks ir viņš ir atnācis uz treniņu, viņš grib paņemt visu, un šī gadījumā var vienmēr savilkt kopā, tā kā rēdienu, kā mūsu cilvēks uzvedās itāļu restorānā. Viņš paņem pirmo, viņš paņem antipastu, viņš paņem otro, viņš paņem desertu, viņš paņem kafiju, tad viņam vēl grapu atnes, un tad atnes uz atvadām limončēlu, un bieži vien mūsu kompānija paturam to limončēlu uz vietas un davai izderam. Un tad no rīta galvas sāpes parēdošies ar cukuru sarījušies. Un tā kā sports ir māksla, vienmēr ir iespēja apstāties un vajag apstāties. Jo kurš nav kāpis uz grabekļiem, es arī esmu kāpis uz grabekļiem vairāk kārt. Pārtrenējies, bet man paveicās. Tad laimes tās, ka es biju atpakaļ. Bet es domāju, ka skatītāji mēs varam pateikt, jau tu izskanēji, te daudz sporta. Tev ir daudz sporta. Ļoti daudz sporta. Tu esi vēl vairāk sportīgi bijis. Bet varbūt tām nesabiedējiem mūsu skatītājs nesakam, ka šī nometne ir profesionālam sportistiem. Tātad tu strādā ar dažādu, arī pilnīgiem iesācējiem. Pilnīgi iesācējiem. Es esmu iemācījies, esmu cilvēks peldēt no nulles. Tādi cilvēki manā praksē ir, kuri pat seju baidījušies ielikt ūdenī. Bet tu varētu arī ar bērniem strādāt. Nelabprāt, bet varētu. Bet varētu vispār, jā, jo te būs, droši vien mēs laika gaitā parunāsim ar to no līdz kādam vecumam, mēs tātad uz šo nometni aicināsim cilvēkus, bet labi, atkal salīdzinu jautājums. Jolanta Zarvīs, kas ir ar tevi? Pagaidām nedzer neko. Es paņēmu sauso janvāri un joprojām turpinu. Es par ūdeni, par sulām, par ko tur. Jā, par šito. Viņš var sausēt, ka mēs nevietiek krāmpi. Tu vispār nedzer neko. Nē, skaidrs, par ko mēs runājam. Jā, bet vispār, jā, ir tā kā
Jā, mēs raujam Izdzerēja. tālāk, ķeramies Linardam klāt, bet Linards mums ne tikai pastāstīs par sportu, mēs esam iecēluši viņu arī par vakara izklaides programmas vadītāju. Viņš ir izklaidējis, atpūtīsies kopā ar visiem, ne tikai ar mums, ar visiem kopā, un viņš arī, protams, piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātēs. Linard, izstāsti nedaudz par sevi, izstāsti, ko tu sagaidi, un izstāsti, kādēļ tu šodien atnācis tādā skaistā uzvalkā. Es esmu laikam tas draudzīgākais no šī kolektīva. Nemulti. Es esmu kickboksers. Denis draudzējās ar zirgiem, es draudzējos ar citiem zvēriem, ar kickbokseriem. Es joprojām esmu Latvijas kickboks izlasē. Draugi, nebaidieties, nebūs viss tik sāpīgi, būs arī jautri. Zini kā, par to kickboksu es varētu ilgi stāstīt. Man šausmīgi nepatīk tieši šī dēļ. Man liekas, vairāk interesē, ko es sagaidu no šī visa sporta pasākuma. Būs tiešām foršs piedzīvojums, jo tā vakara daļa, man liekas, tas, kas paliks cilvēkiem atmiņā. Un, ja es redzu tik pozitīvus trenerus, tad noteikti arī mūsējiem audzēkņiem, paziņām un sportistiem, kas atbrauks, vai vienkārši cilvēkiem, kas ar sportu ir uz jūs, atbrauks un sapratīs, ka nekas traks nav. Mēs vienkārši to parādīsim no visām pusēm. Bet, piemēram, atbrauc cilvēks, kurš, piemēram, atbrauc 2 cilvēki, viņi jau ir pro līmeņi. Jā. Atbrauc 2 pilnīgākie iesācēji, kā tur viņiem tiksi galā. Jo tie, kas ir pro, tie droši vien gribēs ar tevi pastrādāt nedaudz individuāli vairāk, lai uzlabotu savu kaut kādu leveli. Tie, kas saka, ir iesācēji, tie gribēs vienkārši iemācīties, varbūt spārdīties un sisties. Ja no sporta jautājuma, no sporta viedokļa mēs skatāmies, protams, es boksēju gandrīz 20 gadus, un visas bāzes uzdevumi, ko mēs taisam treniņos, viņi vienalga jātīsta dienu dienā. Jo vairāk, jo labāk, tāpēc arī profesionāļiem būs ko darīt. Kaut ko atcerēsies varbūt no veciem laikiem, kaut ko noteikti jaunu iemācīsies. Tie, kas ir iesācēji, man liekas, viņiem būs visjautrāk. Viņi būs, kas, kur, cik, kur, ko kā. Un tad viņiem tieši skatīsies no profesionāļiem, viņi sapratīs, ka tas ir iespējams, ka to var izdarīt. Jo, laikam, pirmā tā doma, kad tu tur mēģini iestiept kājas, kad visiem stiepjas kājas. Nē, mēs esam visi kaut kad sākuši no tām no stīvuma. Jā, paldies. Es mēģināju atcerēties, no kā es sāku. Tas jau bija tik sen. Jā, no tā stīvuma, tāpēc par to nav jābaidās. Bet, ja runā no tā vakara pasākuma, profesionāļi un amatieri, es domāju, mēs viens no otru varēsim pamācīties arī kaut kādus jokus, kaut kādus Dejas noteikti. Dejas noteikti, tāpēc vispār nav jāsaucās par šo. Džeki, es jums varu apgalvot, ka dejo jebkurš. Viss ir atkarīgs izdzertais daudzums. Te jau atkal iet runa par ūdeni un sulu, bet tiešām dejo jebkurš. Un tātad es papildināšu, ja jūs gribat iemācīties kādu boksa elementus, kickboksa elementus, vai atkal jūs jau daudz ko ziniet, un jūs vienkārši gribat papildināt savu meistarību, jūs droši varat braukt. Viens liels pluss ir tas, ka viss ekipējums tur ir uz vietas. Tad nav jāņem līdzi ne cimdi, ne ķepa saucamās, ne kas tur viss uz vietas būs. Tur ir lieliska zāle. Zāle ir ārā, kur varēs to darīt. Tā kā Linards, es domāju, pasniegs jums labu mācību. Izklausās, ka es tur kapas paņemt līdzi. Viņš pirms ieslēdzām kameru, viņš teica, tie jaunieši dabūs. Godīgi, nebaidieties. Viņš tātad paņems uz saviem pleciem visu, kas ir saistīts ar boksu, kickboksu. Un, protams, vakara izklaide, bet par vakara izklaidi mēs ļoti daudz jums nestāstīsim. Tas katru vakaru būs kaut kas interesants no visas mūsu komandas, bet tas jau paliks tāds mazais noslēpums, ko mēs neatklāsim. Jo es domāju, nav interesanti tagad visu izstāstīt, lai pēc tam jūs atbraucat un katru dienas plānu visu zināt. Tā kā mēs izstāstīsim kopā lielāko būtību un pēc tam par visu pārējo jūs, protams, uzzināsiet uz vietas. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka, ja jūs atbrauksiet uz vienu nometni, tad arī noteikti jūs brauksiet arī uz nākamajām. Bet ķeramies klāt Jānim. Jānis mums ir saistīts arī ar ne tikai ar sportu, bet arī ar medicīnu, fizio. Varbūt izstāsti nedaudz par sevi un pastāsti, ko tu sagaidi un ko tu varēsi no sevis iedot mūsu dalībniekiem. Jā, man sauc Jānis, uz fizioterapeits. Es pat īsti nezinu, ko pastāstīt. Denis zina visi. Linards ir kickboksers, Jolanta dejo. Es esmu fizioterapeits.
Bet īstenībā tu palīdzi, ja kāds izmežģīja kāju dejošanā, tu palīdzi. Kāds dabūja no Linara. Saliec kopā cilvēku. Jā, kāds pamuti dabūja no Linara, tu palīdzi. Nevajag tik agresīvi. Denisam zirgs sāka klibot, tu palīdzi. Zirgam, jā. Jā, tas mērķis laikam palīdzēt cilvēkiem pēc traumām. Strādāju ar dažādu vecumu, sākot no zīdaiņiem līdz pensionāram ar jebkādām traumām. Ir kaut kādas lietas, kas man patīk labāk, kur es vairāk sevi redzu. Patīk vairāk darbs ar sportistiem strādāt. Pamatā tas ir cīņu sportisti, bet kopumā tas ir arī vienkārši cilvēks parastais, kurš grib sportot un veselīgi sportot. Vienmēr sakot, ja kāds mums ir tagad vienalga profesionāls sportists vai amatieris, un viņam ir kāda trauma, viņš tagad atjēdzās pēc tās traumas, atgūstās, tad, braucot uz šo nometni, varētu būt tā, ka tu varētu pastrādāt ar viņiem nedaudz vairāk, parādīt vingrinājumus, parādīt, kā pareizi kaut ko izpildīt un kā ātrāk atgūties. Jā, un droši nav jābaidās no tā, ja arī jūtās, kaut kur ir jūtams diskomforts. Tās nodarbības un viss treniņu process tāpat tās tiks sākts no bāzes un no pamatiem, kas ir pietiekoši svarīgi. Un kādam nāksies atsvaidzināt, kāds jau varbūt zinās, kāds varbūt varēs palabot dažas lietas, kas jau ir darītas. Tā kā es domāju, ka būs super, sagaidu arī visu to labāko. Un tas ir galvenais mērķis, lai mēs varam augt un attīstīties un progresēt. Sākumā mums ir konkrēts skaits, kas mēs braucam. Skaits ir ierobežots. Tāpēc ar mērķi uz attīstību un uz ko tu sagaidi no vakara pasākumiem? Man tiem vakariem ir tā uz jūsu vairāk. Es neesmu testējis jau kādu laiciņu, jā, jo cenšos pieturēties pie tādu režīmu no rītiem pasportot, un tad jau vakarā vairs īsti nav. Tu zini, ka tev ir jāceļās no rīta, jāiet sportot, un nav laika vakara izpriecām. Bet, Beidzot tev būs. Nebūs variantu. Būs jāpieno. Ja visi, tā visi. Vajadzēs iekustināt tos gurnus beidzot vakarā. Es nezinu, vai kāds grib to redzēt. Tu vēl nezini, cik daudz tevī ir enerģijas. Es arī profesionāli sportojot biju nometnē pie Itāļiem, un skaisti, ka viņi arī mēģināja mani ārpus nometnes kaut kādā veidā tur nodarbināt. Un, ko Denisam piedāvāja, viņš bija gatavs uz visu. Un kādreiz tiešām bija tā pagulēt 5 stundas, 4 stundas, un tāpat tās nākamajā dienā tu dodies, trenējies. Un, jā, bija pagrūti, bija tāds uzkrājies, bišķi nogurums, un laikam arī tā miega trūkuma varēja jūs, bet, kopumā nometne paliek nometne. Tas ir, ja, protams, ziniet, kā tas ir tusiņš, tā ir kompānija. Ja uz šādu nometni mēs aizbraucam, un kāds, piemēram, domājas aizbraukšu uz nometni, lai atpūstos, atbraukt mājā un ķertos pie darba, es varu garantēt, atgriežoties no nometnes, jums vajadzēs pāris dienas vismaz atgūties no tā visa. Viens, varbūt jūs nebūsiet tik daudz fiziski piekusuši, kā jūs būsiet no tām savām emocijām, kas tiešām jūs pārņem šajā nedēļā, jūs būsiet vienkārši uzbudinātā stāvoklī, un jūs vēl nedēļu vismaz sazināsieties ar visiem saviem jaunajiem draugiem, ar kolēģiem, ar treneriem. 100% lielākā daļa paliks draugi un turpinās draudzību arī pēc tam. Es to saku no savas pieredzes, par savu pieredzi es nedaudz vēlāk vēl izstāstīšu, jo tiešām kaut kas šāds, tieši šāda veida tās treniņu nometnes, tas ir tas, kas saved kopā. Es esmu bijis gan treniņu nometnēs, protams, profesionālās treniņu nometnēs, es nodzīvoju apmēram arī gadi 20, 15 noteikti. Es nodzīvoju no sākuma līdz beigām, tā kā 4 treniņu dienā. Bet es esmu bijis daudzām treniņu nometnēm, kur tiešām tā programma ir sports, ir aktīva atpūta, ir tāda visu cilvēku saliedēšanas programma. Tas ir arī patreiz, ko mēs gribam izdarīt. Un Linara, varbūt īstāsti par treniņu. Tev bija laba ideja, ka mēs neļausim nevienam ilgi gulēt, ka visiem būs jābūt uz rīta rosmi pie okeāna. Jā, ideja tāda, ka mēs visi kopā vienkārši pavadām to laiku no rīta, jo draugi nebūs obligāti no rīta visiem jāsporto, jo mēs paši zinām, ka katrs rīts var sākties citādāk, bet pats galvenais, ka mēs būsim kopā. Mēs atnāksim no rīta, pārposim svaigu gaisu, iztaipīsimies, kāds uzskries, kāds izkustēsies, kāds padējos ar jolku. Jolantu, es atvainojos. Tautājums sauc par jolku. Arī būs. Es gribēju pa Jolantu teikt, ka, Džek, jums ir jāsaprot. Jūs sakat tagad nē, ka jūs nedējosiet. Es gribu to redzēt. Viņi iekustinās ikvienu. Jo man liekas, ka
tas viss rīts ir vairāk domāts vienkārši, lai pamosties, saprast, kāds ir noskaņojums. Jo varbūt kādam tas nav uz pirmo dienu, protams, domāts, bet, ja kādam kaut kas sāk sāpēt, vai kaut kas trobelēs, tad Reku Jānis, es, Denis, Jolanta, Pusīte, Ivars ir gatavs uzreiz palīdzēt un saprast, ko darīt tālāk. Jo visiem ir jāizbauda, pats galvenais ir izbaudīt, tas ir piedzīvojums. Tas laikam būtu par to rītu. Par rītu, jā. Tāda sasveicināšanās. Jā, es varu piebilst to, ka, ja kāds seko līdzi Jolantai sociālajos tīklos, tad jūs redzat, viņi no rīta skrien krosiņu, pat koki tur šūpojās. Nevar saprast, tas ir tas kameras tāds, tas shutter speed, kas ir tas slikta kamera, ir, vai tiešām koki līgojās līdzi. Tā kā, par dejošanu es esmu pārliecināts, domāju, to mēs esam izrunājuši, bet tev ir pieteikšos meitenes, te tā ātri džekiem pateikt uzreiz, zin kā? Jā, ir gan. Meitenes man džeki arī pieteikšos. Bet tā dejošana tāda bauda tikai līdzi. Pamatā jau tāpat mums ir visa veida kustība, aktivitāte, sporta veidi. Tu jau droši vien izstāstīsi, ka tur var visa veida sporta veidus izbaudīt un izmēģināt. Jā, īstenībā nākamajā otrdienā RTV un nākamajā sestdienā 360 arī mūsu YouTube kanālā redzēsiet Gran Canārijas 3. sēriju, kur arī būs nedaudz vairāk tieši par šo viesnīcu, par viesnīcu Montefelizi. Varbūt mēs kādā dienā, ja mēs brauksim ekskursijā, mēs noteikti brauksim ekskursijā, par to es arī vēlāk izstāstīšu. Mēs aizbrauksim vēl līdz vienai šīs pašas ķēdes viesnīcai, kas atrodas kalnā un kas ir bijis Santorīnī. Tad īstenībā tas skats ir ļoti, ļoti līdzīgs. Balts viesnīca, balts mājas, kalns, lejā okeāns. Tiešām fantastiski skaista vieta. Tur ir, mēs ar operatoru skaitījām, manuprāt, bija kaut kāds 780 pakāpieni pa trepēm no augšas līdz lejai vai no lejas uz augšu. Tā kā varēsim uztaisīt mazo treniņu, piemēram, uzskriet augšā, noskriet lejā. Pārnāk, braucam. Es gatavs. Tas bija baigais. Mēs gājām, kad nebeidz. Un karstums tur ir baigais. Mēs bijām novembra vidū un pagājušā gadā, un karstums bija baigais. Tā kā mēs būsim tagad vēl nedaudz ātrāk, tas ir oktobra sākums, un saule, tiešām saule, okeāns, silts ūdens un silts ārā gaisa ir garantēts. Un, kad mēs bijām, es domāju, ka mēnesis starpība tas nav baigi daudz, kad mēs bijām, bija nenormāli daudz gatavi mango, pamelo augļi. Tas bija vienkārši fantastiski. Mums katru dienu viesnīcā bija mango, mums visu laiku bija pamelo. Mēs aizbraucām uz vienu mazu tādu ciematiņu, un mēs iegājām. Es pirmo reizi mūžā redzēju, kad ir koki viens pie otra koki, un katrs koks ir pilnīgi savādāks mango. Un tie mango ir lieli, milzīgi, maziņi, dažādi, un katrs savādākā krāsā, visi gatavi, sakrituši zemē, jo bijis liels vējš. Es saku, ņemiet, ēdiet, ko jūs gribat, mēs tur sakrāpāmies. Mēs ēdām tos mango ilgi, nenormāli, sulīgi, garšīgi. Skan kā paradīze. Brīžiem liekas vispār tiešām īsta paradīze. Tiem, kam garšo augļi, un tie, kas skatītāji, protams, zina, un kas skatās ceļot uz robežām, viņi zina, kā man garšo pamelo. Tas ir mans mīļākais augsts. Īstenībā varētu vispār, manuprāt, dzīvot tikai uz augļiem, ne uz ko citu. Bet viss tas ir, kas ārpus žoga, bet kas iekšpusē viesnīcā? Kas mūs sagaida un kas ir ēšana? Ēšana 3 reizes dienā. Es biju tur, un es visu to izbaudīju. Pirmkārt, sāksim ar numuriņiem. Numuriņi ir ļoti plaši. Mēs ar manu operatoru dzīvojām 2 stabu apartamentā. Tas 2 stabu tas nozīmē, ka ir 2 guļamistabas, pietiekoši plašas ar skapiem, un viena liela guļamistaba ar vienu tualeti, dušu un lielu balkonu. Balkons, kā kuram uz kuru pusi izved. Bet apartamenti lieli ir tieši tāds pats ļoti plašs, bet ar vienu guļamistabu. Tā kā viss gaišs, viss ir forši, viss ir tīrs, viss ir kārtībā. Ēšana ir fantastiska. Tiešām. Ēšanu speciāli viņi komplektē tāpēc, kad zina, ka uz turieni brauc sportisti. Šī viesnīca patreiz viņu ir apcēluši skandināvi. Norvēģi, Zviedri, Somi, Dāņi. Uz turieni brauc pat Norvēģijas olimpiskā izlase, bieži vien visi 200 cilvēki, tad viesnīca ir pilnībā slēgta. Mēs patreiz kopā, protams, šo viesnīcu dalīsim ar skandināvu sportistiem, ar skandināvu dažādām arī grupām. Mums būs, kad mēs beidzam treniņus, un viņi sāk vai atkal otrādi, mēs mainīsimies. Bet pašā viesnīcā par ēdienu, tātad par ēdienu nav jāuztraucās. Ēdiens būs visu laiku, viņš ir daudz, un viņš ir pats galvenais ļoti garšīgs, un viņš ir sākot no picas, beidzot ar proteīnu kokteļiem.
Es jūtiet, ja visu laiku ir īsi ieklis, es atceros to ēdienu. Es arī. Īstenībā ēdiens ir viens no tādiem, kā es tiešām tur gribu atgriezties. Protams, jūs zināt, ceļot bez robežām, mēs filmējam ļoti ilgi, ļoti sen. Mēs esam bijuši tiešām ļoti daudz pasaules valstīs, daudzās viesnīcās, bet šī ir tā viesnīca, kur es gribu atgriezties noteikti nevienu reizi vien. Šeit ir salikums tik perfekts, kādu es esmu kādreiz iedomājies, kāda varētu būt perfekta viesnīca, lai sportotu. Ja manā profesionālajā sporta laikā būtu šāda viesnīca un mēs ar Svarcālēm brauktu uz šādu viesnīcu, es droši vien, tā būtu mana paradīze, kad es varu darīt savu darbu, tas, kas man patīk, es varu garšīgi paēst, es varu atpūsties, tur ir iekšā arī baseins, var atpūsties, papeldēt, pasauļoties un ir daudz skaistas Zviedru, Somu un Norvēģu meitenes. Tā kā, ja Jolka nedabūs mūsu latviešu līdzi, tad tur būs Skandināva. Bet pa skaistām ir savs tas teiciens, jo pagājušajā reizē, kad mēs bijām, tur bija Norvēģi crossfitu meitenes. Tas bija tāds, ka mūsu latviešu kultūristi apmēram. Bet katram ir savs. Stipras meitenes. Bet katram ir savs stipras meitenes. Tā kā, Džeki, ja jums patīk, Tātad vakar izslēdz izturēt. Kur tu dodies? Īstenībā, kas bija baigi forši un kas man pārsteidz, un man ļoti, ļoti patīk tas, ka pa dienu mēs redzam visus tos cilvēkus sportērpos. Brokstīs visi ierodās jau legingos, šortos, kāds var redzēt, kurš ir skrējējis, kurš kāds kaut ko citu dara. Tur arī Svarcālā vēl kaut kas. Tu pēc izskatu un pēc tās formas vari redzēt, bet paiet dienas laiks, arī visi, protams, kaut kur sporto, kaut ko dara, visas aktivitātes un Vakariņās visi ierodās, meitenes ierodas kleitās. Džeki ir sapucējušies visi. Kā tu redzi, es jau esmu gatavs. Tu jau tu sāksi ar dineru uzreiz ar vakariņām. Es sagaidīšu uz pirmo treniņu šādu. Bet šeit nebūs kā Olimpiskajās spēlēs, ka katrā numuriņā ir prezervatīvi izdalīti. Nebija. Katrā numuriņā nav Pēc prezervatīviem ir jāiet. Tas ir pirmais, starp citu. 4 spēles es esmu izbaudījis. Gāju kaut vai tā. Tur vienkārši daudziem var atvest prezentu. Man joprojām no 2008. gada lietot, es nedomāju, ka būtu lietojams, bet tur bija tāda liela grāmatiņa, pamācoša kaut kāda, es nezinu, man šķiet, ka lielākā daļa bija ķīnas valodā rakstīts, bet, prezentiņš bija patīkams un tāpēc arī pazūd. Droši vien ar seksu cilvēkiem ar Olimpiskajās spēlēs viss kārtībā, bet Olimpiskajās spēlēs es uzskatu, ka prezervatīvi pazūd prezentu dēļ, un tas ir mīts, ka tur baigi viss kustās pa labi, pa kreisi. Tāpēc viņi taisa tās gultas, tur tādas švakas varbūt. Varbūt, jā, dažādi ir bijis, un īstenībā tas, ko tiešām varēja vērot Olimpiskajās spēlēs, jau Sidnejā startējot, bija McDonald's. Tad sākumā, Olimpisko spēļu laiku sākumā, tur tajā McDonald'ā, tu atnāks, 1-2 cilvēki stāv. Un uz pašām beigām, jau tur ir rindas var veidoties, jo, tā kā viss ciešās, un pēc tam dodās uz to McDonald'u norauties. Tas, ko var attiecināt uz profesionāliem sportistiem, jau Londonas Olimpiskajās spēlēs, tur jau bija McCafé, un tur jau arī rindas stāvēja, bet uz Olimpisko spēļu beigām. Jo vairāk cilvēki ir pabeiguši, jo lielākas rindas veidojās. Cik tu tur cheeseburgers apēd beigās? Kaut ko es apēdu, bet ne tik daudz, kad tas ir tā tiešām brīvi, dodies, ņem, cik vēlies. Es varu apgalvot, ka, Sidnejā es noteikti apēdu vairāk nekā es jau biju kā pieredzējušais sportists Londonā. Bet zini, kā ar to visu iekļauts ir? Parasti arī bijis tā, ka tad, kad mēs aizbraucam un ir viss iekļauts, nav apetītes. Tiklīdz tu pārcelies uz kādu viesnīcu, kur tev nekā nav, kā gribas ēst, un nevis kafūzi, un maksā, un ņem, un ēd. Kas notiek, es nezinu. Vai tieši otrādi atgriežas mājās, un tad domā, kāpēc es neēdu to un to? Pēc šīs viesnīcas, kad es atgriezos no Gran Canārijas, es no rīta nāku, un jau, zinu, kā es 2 nedēļas esmu noēdis savus tos visus augļus, es nāku, un nav augļi. Kur ir augļi? Jā, kur ir augļi? Būs jāatgriežas. Ne obligāti. Vēl viens skatītājs, mēs jau neesam šeit bez pieredzes. Katrs, protams, ir ar milzīgu pieredzi sportā, bet arī šeit ir cilvēki, kam ir pieredze jau kaut ko līdzīgu, kaut ko viņi līdz šim ir organizējuši, vadījuši. Tā kā Jolanta izstāst par savu pieredzīti, varbūt par saviem kaut kādiem life hackiem no nometnes Balī.
To, ko drīkst stāstīt. Es saprotu, to, ko pirms tu izstāstīji, mums to taču nestāstīja. Nebiedējam cilvēkus, bet izstāst, ko drīkst. Viņi, lai pastāstītu, ko drīkst, es pastāstīšu, ko nedrīkst. Es laikam pastāstīšu tikai to, ka mēs vairāk mērķējām, lai tā nav gluži nometne, bet lai tas būtu tāds kā piedzīvojums sportisks. Jo bieži vien cilvēki nobīstās, tur tagad būs baigi jāsporto, tur 3-4 reizes dienā, tur no rīta līdz vakaram, un ne katrs grib doties ceļojumā, vienkārši tagad norukāt tikai vienīgi treniņos. Un mēs aicinājām kā reiz uz tādu chill Balī, jo mēs taisījām Balī, un lai varētu cilvēks pat īstenībā no rīta pamosties, mums pat bija tur tādi klienti, kas no rīta pamodās un izdomāja, es laikam pagulēšu, man gribās šodien palikt pie baseina. Un mums tā nebija problēma. Tomēr katrs pieaudzis cilvēks, viņš rēķinās ar to, kāda ir programma, un tā ir viņa atbildība, vai viņš vēlās vai nevēlās. Un man liekas, ka arī šajā iespējā, ko mēs piedāvājam, un arī, ka cilvēks varēs pats izvēlēties. Jo mēs baigi teikt, spiežam, būs tur jādejo. Nav jādejo, negrib nedejo. Nedējos gan. Vienkārši tā, zin, kā sāks ar to, ka kāja līdz kustās. Sēdēs malā un kāja kustēsies, tad otri, labi, piecelšos arī. Jo tieši tā mēs arī iedrošinām, ka tu vari atnākt paskatīties katru citu sporto, un tad varbūt tomēr pamēģināt. Man pašai tas visvairāk patika arī tajā Balī, jo mēs patiesībā izbaudījām to skaistumu, to brīvību, pozitīvismu, sauli. Nav tāds spiediens uz... Bez spiediena, jo tur jau vispār cilvēki ir čilā. Te arī ir tā, ja jūs pa dienu saprotat, kad gribat noķert saulīti, pasauļoties, var aiziet pie baseina, pagulēt, atpūsties un pateikt, šodienas dienas daļu es izlaižu, vai pat nevienam nekas nav jāsaka. Nē, es treniņā, tas nekas. Protams, vairāk... jāpiebilst, pareizāk būtu droši vien paziņot. Vai paziņot, jo tāpat būs sadalīti grupās, katrs treneris tad atbildēs par savu grupu, varēs trenēties pie jebkura un jebkur, bet būs mums tādās klases tādi audzinātāji būs, Bet tiešām, ja kāds grib šodien atpūšties, bet vēlams, ļoti, ļoti vēlams, kad komandai piebiedrojās uz vakarā izklaides programmu, jo tas būs tāds komandas saliedēšanas vairāk pasākums, visu kopā cilvēku saliedēšanas pasākums, tādēļ vakarā būtu vēlams jau saģērbties smuki un atnākt un atbalstīt savu komandu, piedaloties kopā dažādos šajos pasākumos. Bet ko nedrīkst? Ko nedrīkst stāstīt Balī? Par ko nedrīkst? Par ko nedrīkst? Par tiem iekšējiem kaut kādiem jokiem, kas ir Balī, paliek Balī. Bet joka piedodas nevar nepadalīties. Es vienkārši... Mēs ar kolēģi izdomājām to sporta piedzīvojumu, mēs pieaicinājām Jolantu. Jums ļoti patīk tā enerģija, jo visiem ir sports un atpūta. Attiecīgi kaut kāds, fitness, atpūta, kickboks, atpūta. Bet mums bija gan fitness, gan kickboks, gan dejas un atpūta. Tas bija tās unikāls piedzīvojums. Mēs negribējām to saukt vispār par nometni nevienā brīdī, jo mēs gribējām parādīt arī valsti. Mēs tur pabraukājām, ļoti dažādās vietās darījām. Parādījām, ko tā valsts var piedāvāt. Mēs kā treneru kolektīvs vienmēr katru vakaru apspriedām, ko darīt nākošajā dienā, jo vajadzēja dažas lietas tur pamainīt. Un tad no rīta, kad mēs ģērbāmies jau iet uz rīta ne pastaigu, bet skriešanu, mēs ļoti profesionāli, mēs visi ar pulsi jostiņām, esam ar brillēm, es vispār kostīmā skrēju, lai mēs to var nosim, un pēc tam bija jāgatavojas uz cīņām, jolku pievedot. tas bija highlights vienkārši. Mēs ar kolēģi sakam, Jolanta paņem siksniņu līdzi. Viņi nokāpa lejā, mums bija divstāvīgi, tajā apartamenta ne, bet numuriņi. Viņi nokāpa lejā un paņem jostiņu. Denis, tev kā sportistam paņem jostiņu, ko tu paņemtu? Pulsijos, pareizi? Pulsijos, jā. Viņi paņem jostiņu, ko velk tā kā meitene ap biksēm. Vienkārši. Bet pagaidiet, tur bija nianses. Tas viss notika ātri. Pirmkārt, es dzīvoju kopā ar 2 sportistiem.
Tātad man jau abi uzzaroja, ka viss jābūt ātri un tā viss čotka. Es esmu gaisa zīme, es esmu māksliniece. Es bieži vien aizmirstu kaut kur pa gaisiem. Un te vienkārši bija, mēs steidzāmies un Edžam nebija pulsometrs. Un es saku, man ir jostiņa. Man tiešām bija īstais pulsometra jostiņa. Jā. Un es ieskaitu savā istabā un paķēru no kofera. Vienkārši tur pustums es paķēru, skrēju lejā un es tā viņam metu. Un tajā brīdī es tikai palielināts, es viņam metu, un es jau redzu, ko es metu, bet es jau tādu gudru seju vēl. Jā, viņi tādu, tu taču prasīji. Un Edgars uz mani skatās tā. Viņš redz, ka viņš paņem to jostu, viņš skatās uz Linnaru. Jā, un mēs klusējam, un mēs tā kā nevaram saprast, viņi joko vai nopietni. Un mēs gaidām to momentu, un mēs ejam vai kā? Un tad es sapratu, ka viņi jau saprata tajā brīdī, kas ir noticis. Viņi mēģina iziet no tās situācijas, bet jebko, ko viņi teikt, tas tikai pasliktināja to visu. Un tad mēs godīgi kāds 10 minūtes vienkārši smējāmies un nevarējām iziet no numuriņa par to jostu. Es vienkārši paķēru ne to jostiņu ātrumā, un viss nāca čik met. Es saprotu, ka te visi inside joke priekš saviem ir smieklīgāk, bet tādu gadījumu bija daudz. Jā, un tā, ka tur viss bija tik pozitīvi, saule un visi bija šitādā vaibā, tāpēc, Balī ļoti, ļoti pozitīvas atmiņas, bet man personīgi no tās visas, no tā piedzīvojuma palika, kad mēs arī iedavām iespēju nedaudz ilgāk palikt, kāds gribēja, un parādīt salu, bija šī tālāk, no Balī, Nusapenida saucās. Un tas bija priekš manis, es iemīlējos Āzijā, tāpēc, kad mēs ejam tādā, tas nebija Diamond Beach, tas bija cits. Tas bija cits cita pludmale, viņa ir noslēgta. Lai tur nokāptu lejā, tev vajag iztērēt ļoti daudz enerģijas. Tur cilvēki daudzi pat nepabeidz to ceļu. Viņi apstājas, iet atpakaļ vai sēž pusstundu atpūšās, lai uzkāptu atpakaļ arī. Mēs nokāpjam, mums bija diezgan viegli. Katrs tur kaut ko stāstīja, cik grūti vai kas. Bet, kad es ieraudzīju to visu ainu, kas tur ir, tur tie viļņi bija tik milzīgi, es vienkārši stāvēju un izbaudīju to visu. Un es katram novēlu aizlidot uz Balī un pamēģināt Kingklangs, kaut kā viņš tur tā saucās, ļoti, ļoti smuka vieta. Un katrā ziņā tās ir neaizmirstamas atmiņas, jebkurš ceļojums, manuprāt, tomēr. Tās ir atmiņas, ko tev neviens nekad nevar atņemt. Un šeit, man liekas, ka būs tieši, kad mēs sadalīsim cilvēkus, kas viens otru nepazīst, viņi pienesīs savu to pozitīvo momentu, kad varēs iepazīties, pastāstīt tie joki, tur noteikti būs neaizmirstami joki, kur pēc tam vēl gadiem cilvēki atcerēsies. Ja bieži vien ir tā, ka cilvēks arī, ja viņš ir tāds ļoti, ļoti kluss un parasti viņam patīk maliņā sēdēt, viņš saka, nē, tur jauni cilvēki, sveši, es nevienu nepazīstu. Mēs neatļausim viskārt. Bet vienu dienu, kad tu aizbrauc tusiņu, tu tur nosēdēji, atbrauc mājā, tu nepaspēji, bet tu nedēļu esi kopā ar svešiem, otrā dienā tu jau sāc kontaktēt, trešajā dienā iepazīsties, 5., 6., 7. diena, kā es varu teikt, mūsu tajā nometnē, kur mēs bijām, cilvēki tik traki sapazinās, ka pēdējā 7. dienā meitenes raudāja. Reāli asaras acīs, un viņas raud, viņas saka, mēs saprotam, ka mēs šādā esam komandā kopā, mēs vairs nebūsim nekādi. Un tas ir vienkārši mūsu kaut kāds nedēļas fantastiskākais moments ir pagājis, un mēs esam iepazinušies, sadraudzējušies, un ir pagājuši 6 vai 7 gadi, mēs vēl joprojām WhatsAppā sarakstamies ik pa laikam ar komandas biedriem. Tas ir tiešām tāds baigais notikums, kas palīdz cilvēkiem saliedēties, iepazīties un atbrauc mājā. Galvenais, ja mēs visi no Latvijas šeit, vienalga no kura Latvijas stūra iespējams, mēs varam pēc tam Latvijā ik pa laikam uztaisīt kādas kopīgas nometnes. Tas ir vēl viens plus, kā mēs varam šo visu lielo komandu mūsu, kas būs kopā tagad, mēs viņu varam atkal noturēt. Es iztēlojos, kā Denisa Janku raud pēc nometnes beigas. Raudās visi. Tikai kurš iekšā, kurš atvērti, kurš neatvērti, tas ir viennozīmīgi. Bet, kas stāstīja par Jolanču to pulsometru, es atcerējos. Jostiņu. Kādreiz, kad es arī tur bišu nedaudz aktīvāk trenēju, tur gan meitenes, gan džekus. Un, protams, vienmēr ar meitenēm tie lielākie joki ir. Un arī apkārt ir daudz cilvēku, kas ir jātrenē, un es... Meitene nav pirmo reizi, viņa jau trenējās jau kādus mēnešus, un zin, kā ir tas vingrinājums, ka uzliec gumiju uz ceļiem, un tā izstāds tāds puspietupiena, zin. Es ņemu to gumiju, dodu viņai, es saku, uz ceļiem. Viņa paņem gumiju, nostājās uz ceļiem un stāv uz mani skatās. Kā sapratā dara? Tas noteikti ar taisnību. Kā sapratā dara? Nebija jākrīt uz ceļiem. Gumiju uz ceļiem bija jāliek. Labi. Jāni, ir viens jautājums.
Klausos. par to nosaukumu. Iestāzi, jā. Tad vēlreiz tur ir divas atbildes, īsā un garā atbilde. Sākam ar īso? Īsā ir noteikti var trenēties, garā ir drusku garāk. Bet vienmēr sakot, paņemam to garo, tu pēc tam izstāstīsi varbūt viņai, bet vienkārši skatītājs, lai zina, ka var. Un atbrauks turien, tu parādīsi, kāda ir vingrinājuma, kā pareizāk ko izpildīt, ko darīt, ko nedarīt. Es gan ieteiktu jau nedaudz vismaz konsultāciju uztaisīt un saprast, ja tas nav jau darīts. Iespējams, ka cilvēks jau nodarbojas ar sportu un ir darījis. Šajā brīdī ir konstatēts, ka tā diastāze ir, bet tas, ka viņa ir, cik viņa ir funkcionāla, cik tas cilvēks pats spēj viņu kontrolēt. Tāpēc tur ir tādi vairāk jautājumi. Es gan ieteiktu pakonsultēties, ja cilvēks jau sporto, tad kaut kāda bāzīte būs un būs iespējams skaidrot arī lietas, kuras būs nepieciešamas. Bet noteikti no tā nevajag, kā teikt, tam nevajadzētu būt faktoram, kas bremzē pieņemt lēmumu, doties vai nedoties uz šo nometni. Noteikti viennozīmīgi, jā, un arī ja mugura sāp noteikti var, jā, tā kā. Ne tikai var, bet arī vajag. Un vajag, jā. Gan jau arī katrs zina savus vainas un arī pateiks. Jā. Varbūt tām paņemam tagad, protams, paņemam varbūt tām nogriezni no līdz gadiem. Jo ir jautājums, vai vecāki gada gājumi. Vienalga, cik ir gadi, galvenais, lai ir kaut kāds gribas spēks iekšējais, izbaudīt, piedalīties, būt kopā, iesūkt informāciju no katra no mums, no katra trenera un virzīties uz priekšu. Ja cilvēks atbrauks uz turieni gulēt un sauļoties, tas arī ir cits stāsts. Welcome, visi laipni lūgti, bet mēs kā treneri, es teiktu, droši vien vienmēr jūtam vairāk vai mazāk motivētu cilvēku. Tā kā es teiktu, ka arī ar bērnu man ir pieredze strādāt ar 8-gadīgo bērnu, kurš bija motivēts, kuram bija interesanti trenēties un attiecīgi ar tādu arī trenēties. Trenēt viņu ir interesanti dalīties. Viņš, pa savam visu uztver, bet uztver. 13-gadīgs, 15-gadīgs gadreiz atnāks bez jebkuras intereses, jo tas ir vajadzīgs viņu vecākiem. Vecāki gatavi maksāt, bet bērnam tas nerāda nekādu interesi. Un te ir jāatcerās viena lieta, ka mēs mēģināsim izklaidēt, bet tas ir tāds jau otrais ešalons. Mēs tomēr esam treneri vai speciālisti ar pieredzi, un mēs esam gatavi dalīties ar pieredzi, bet gada nogriežņu pilnīgi nav. Es varu tikai vienu pateikt, kad man brauks līdzi dēls, kam ir 11 gadi, un brauks mamma līdzi, kam ir 81. Tā kā es ceru, ka visi piedalīsies, visi kaut ko darīs. Vienu zinu, ka dēls piedalīsies visās sportiskajās aktivitātēs, tad es zinu, ka mamma dosies pārgājienos pa kalniem. Un tagad pieķeramies izklaides ārpus vēl tāda viesnīca. Mums ir paredzēts 2 dienas. Viena diena hikings kalnos. Mēs uzbraucam ar autobusu, un tas ir īstenībā tā, ka nevajag domāt, ka tagad mēs kāpsim kaut kur augstu kalnu un ka mums būs problēmas kādam varbūt ar veselību, kādam ceļas sāp. Nē, mēs būsim jau diezgan uzbraukuši augstu ar autobusu, mēs būsim tādā kā augstkalnē, kā teikt, un pavarās vienkārši fantastiski skati uz kalniem visā apkārt. No turienes var redzēt Teidi, tas ir Tenerifes vulkāns, un mēs staigāsim, var teikt, uz leju, uz augšu, būs mežiņi, nebūs mežiņi. Bet pasakaini, skaisti skati. Katrs varēs izvēlēties, cik lielu apli iet. Būs tātad autobus, kas gaida. Paredzēts ir 3 stundu pārgājiens, pēc tam mums ir pusdienas ārpusē arī, un pēc tam iespējams to, ko es pirmīt pieminēju, kad aizbrauksim pie šiem mango kokiem, tātad, lai varam mango pagaršot. Un otra ekskursija ir paredzēta visas dienas garumā apbraukt visai salai apkārt. Pludmales, skaisti skati, interesantas vietas, atpūtīsimies, pabaudīsim, redzēsim. Tā kā nebūs, ka mēs aizbrauksim tikai uz turieni, mēs tikai sportosim, neko mēs neredzēsim. Nē, mēs redzēsim, mēs izbaudīsim, mēs piedzīvosim, mēs arī braucot šajā ar autobusu, mēs izdomāsim kaut kādas aktivitātes, kā jūs nedaudz izklaidēt. Tā kā nebūs tikai tāds pliks sports. Tā kā, ja kāds jautā, vai vecāku gada gājumu cilvēkiem būs ko darīt, viennozīmīgi būs, jūs varēsiet paši izvēlēties, kur piedalīties, kur nepiedalīties, ko jūs gribat, ko jūs negribat. Kā mēs iepriekš teicām, vakara izklaides, vakara programma ir paredzēta pilnīgi visiem. Vienalga, tev ir gadi 6, vai tev ir 85 vai 90 gadi, visi tiks iesaistīti šajā vakara izklaides programmā, tur vispār ierobežojumi nav nekāda. Par sportu ir tā, gribi 90 gados nodarboties ar kickboksu droši, ja tev vairāk patīk dejas,
Jolanta iemācīs tev 90 gados seksīgi grozīties vēl. Bet man liekas, mums ikdienā jau arī ļoti bieži sanāk saskarties vadot grupu nodarbības, kad ir jāliek dažādai sagatavotībai piemēroti vingrojumi, līdz ar ko tas gan, man liekas, nebūtu tas, par ko būtu jāuztraucās. Ja, ka tu nevarēsi, to slodzi nevarēsi izturēt. Būs arī dažādi atviegloti varianti, ja vajadzēs, un galā katrs jūt pēc sajūtām, vai arī būs kādam pulsmetrs jau sapratīs, ko un cik daudz var paveikt. Jā, tā kā. Droši vien noteikti varam garantēt, kas nav tā labākā ziņa, ka bez muskuļu sāpēm neaizies neviens. Vispār es esmu pret muskuļu sāpēm kā tādām treniņu laikā. Tev krampi vairāk patīk. Tas ir cits atsevišķs stāsts. Bet, nu jā, būs interesanti treniņi, būs daudz, un pildot kaut vai aizējot pirmajā dienā uz katru no treniņiem, paņemt kaut vai pa bišķiņam, tāpat tās pietiks, jo tiks iesaistīts dažādas muskuļu grupas, attiecīgi dažādas kardioslodzes būs pārdzīvotas, un, tas viss ietekmēs. Tāpat arī spēka treniņā. Es tā izgūsnējās tur dejot, tur kickboks, šeit ir skriešana, aerobs un vēl. Tāpat laikā es varu parūpēties par veselīgu sportu, kā to visu vēl ievirzīt nedaudz saistībā ar veselību. Tāpat laikā arī tādi spēka vingrojumi neizpaliks. Jā, jo kickboks arī īsti nav tikai par sišanu. Mēs atstrādāsim dažādas stratēģijas, tehnikas, jo katrā valstī kickboksā viņam arī bišķi atšķirās tā tehnika. Mēs varēsim parunāt par dažādām valstīm, ko izlases dalībnieki izmanto. Tas arī ir interesanti, jo visi ir ļoti dažādi. Poļi cīnās tā, slovēņi cīnās tā, amerikāņi pavisam citādāk. Tāpēc tas nav tikai par galvas sišanu jautājums, bet arī par stratēģiju, psiholoģiju, par sevis kontrolēšanu, elpošanu. Tur ļoti daudz kas saistīts. Tāpēc man liekas, tie visi sporti, ko mēs te piedāvājam, būs diezgan interesanti arī priekš pašu cilvēku, priekš sevis. Varbūt tam Jānis pirmīt pieminēja, ka arī par veselīgu sporta veidu ir. Varbūt tam tad Jānis, piemēram, sēž restorānā kaut kādā. Nu, te ir lete, viņš sēž šeit, un tu aizies uz leti paņem. Viņš pienāk pie Jāņa, Jānis saka, šits, jā, šito ārā. Viņš labi izlēk ārā un tad iet sēsties pret katru. Tā, šito tu nevarēsi, šito laiž cauri, tāds filtrs ir. Vai tu vienkārši staigā pa galdiņiem, saka, nē, Džekiņ, šitas tev nedara. Mērķi nost, saldumu nost. Un visu sev viņš ņems. Bet, ja īstenībā par paiku, vispār par ēdienu kā tādu, tu kādu lekciju vakarā varētu nolasīt? Tur, piemēram, tam noteikti vajadzētu papildus sagatavoties un noteikti sākt arī ar kaut kādu bāzi, iespējams, kādu uzturu speciālista konsultāciju vai kaut kādu virzienu. Bet tās pamatlietas jau arī, es domāju, mums ir pietiekuši es noteikti varētu no kickboksera puses pastāstīt, ja mēs metam arī pa 7-10 kilogramiem, ko es nevienam neiesaku. Bet var, kaut kādas ar pieredzi dalīšanos, to, protams, tas būtu ļoti super. Vērtīgā gan. Es varu izstāstīt arī par pieredzi ar ēšanu, kā svarcēlāji. Ēst un vēlreiz ēst. Ko? Visu. Mēs varētu vakara debatas tādas izveidot. Jā, mierīgi. Būtu ļoti interesanti arī, kad būtu tiešām tāds vakara sarunas, kad katrs padalās savu profesionālo pieredzi. Tāpat tās svarcēlāji, viņiem ir ļoti daudz knifi arī no papildu uzturu, no papildu lietām, kas ir saistītas arī ar veselību. Es varu pateikt, ka mēs ar Viktoru Šerbatī kādreiz, lai uzņemtu svaru, mēs dzīvojam vienā mājā. Vienā istabā mēs nodzīvojam 6 vai 8 gadi. Mēs gatavojamies katru saviem mačiem. Tad, kad man krustmāte gatavoja ēst, kārtīgas kotletes un visu. Un tad pēc brokastīm, pēc pusdienām, pēc vakariņām mēs dzērām saldo krejumu, puslitru no mājām lauku. Tas ir tas backstage, par ko es runāju, kurš varbūt neredz cilvēki. Sajauc viņu, un tad tikko tu esi visu apēdis, saldo esi apēdis visu, un tad to krejumu izdzer ar to cukuru. Pilnīgi katastrofa. Jā, un mums bija Bet, lai uzturētu to svaru, es vairāk kārt arī no Viktora dzirdēju, ka viņam bija grūti, viņš vislielākajā savā svarā, man šķiet, ka bija 147 kg. Jā, pie 50 tu, jā. 150, un tad, lai viņam grūti bija ēst, lai uzturētu savu svaru. Jā, man arī bija. Man bija treniņš, varēja 4 dienā izturēt, man vispār nebija problēma. Man jāiet ēst, viss man sāks panika. No tā, ka treniņu nometnē, kad es svēru 80, un lai es uzņemtu to 100, ko man treneris tur lika ēst, es godīgi varu teikt, katru 3. dienu vējumu.
no ēdiena. Un tad, kad es esmu paēdis, es eju apakaļ tajā ēdnīcā, kur mēs ēdam. Treneris jau sēž ar jaunu karbonādes un kotletes un kartupeļu ēdu akli. Un tad bija tā, ka tu bāz iekšā un ar ūdeni norīji. Es pēc tam treniņu nometnēm atceros 2 gadu neēdu saldos vispār. Es nevarēju, tāpēc, ka saldiem man vienmēr asociējās to, kas iebāžu saldo un ar ūdeni norīju. Saldēs ar ūdeni norīju. Un es tik galvenais ar acu skaktu skatos, lai treneris tik kaut ko man neatstum vēl. Un tad mums bija dakteris, kurš nāca pa dienu, kad mēs gājām gulēt, kurš nāca, skatījās mums pulsus visus, un tad mums spilvena zem vēderiem lika tur pareizi, kur pusi jāapguļās. Lai tu varētu tādā pozā, lai tev būtu vieglāk, jo tev viss nāk uz augšu, lai tu neaizrījies. Tā mums laikam nebūs, jā? Kā gribat? Viss ir iekļauts. Viss ir iekļauts. Nokonsultēsim arī šajā virzienā. Mēs tiešām arī, es vienmēr liekas, tad, kad braucu uz tām viesnīcām, kad ir viss iekļauts, es saku, neko daudz. Bet tas beigās daudz, kad tu sāc to šķīvus skaitīt, un akali ir smagi. Es īstenībā sākumā pat biju domājis, varbūt mums vajag brokastis un vakariņas un kādu sneku, bet varētu būt, ja mums būs daudz tās sporta aktivitātes, tomēr to pusdienas gribēsies un tādas labas. Noteikti. Tāpēc mums ir pilnīgi viss iekļauts. Nezinu, kas mums būs ar snakiem. Mēs viņus varam pieprasīt, ja mums gadījumā vajag, pastīsimies. Bet, es saku, brokas ir ļoti labas un galvenais, ka brokas ir ļoti ilgi, līdz pat 11. Un pēc tam lančs sākās, manuprāt, no 1:30 kaut kur vai 1 un atkal līdz kaut kādam. No vienas ēšanas līdz otrai ēšanai. Tur gandrīz, tur visu laiku. No ēšanas no vienas zāles dosimies caur Rītaros mūsu citu zāli, tad caur Dējām uz pusdienas zāli. Apmēram, jā. Varbūt mums ir tieši ēšanas nometnē arī. Es domāju, ka būs balanss ar patērēto un uzņemto. Un, ja kāds skaita, tad jau tur nav starpība, ko tu ēd un lietas balansā slodzi pretī. Īstenībā es esmu bijis vairākas reizes uz kruīzes kuģiem, un es ēdu nenormāli daudz. Es atbraucu mājā, un es domāju, cik būs kilogrami. Bet tā es ēdu, un, piemēram, man katru reizi no rīta ir tās bulciņas, kas cepas ar to šokolādi iekšā, viņš ir svaigs, tāds tā kā krosāns. Es apkārt, es apkārt 12, 15 viņas. Pēc tam, kad tu esi jau paēdis kafijas, sulas, un tad tādi saldie pa dienu un vakarē, tad maziņi viņi ir tādi, bet tā kā tāda želeja. Un tad es viņus uzreiz, ja cilvēks nes paplāti, piemēram, izlikt, es uzreiz to paplāti, es saku, paldies, un es atbraucu mājā un domāju, tā būs svars klāt. Neviena kilograma, pat mīnusā. Kruīzes kuģis ir milzīgi liels, un tu pa viņu staigājot, šurpu, turpu, augšā, lejā, pa trepēm, uz turieni. Baigi iztērēt to enerģiju. Tas ir bez sporta, vēl izēja ekskursija kāda. Ja mums būs sports klāt, es, man liekas, varu garantēt, ka tu ej, cik gribi, tu klāt nedabūsi. Ja kāds tur uz masu brauc, kurš grib kaut kādu masu uzņemt, varbūt, mēs viņam varam palīdzēt. Ar traktori kaut ko pieliet vēl klāt. Tā, lai vajag. Cukurs samaisīt. Varbūt nedaudz pamēģini iedrošināt meitenes sievietes, kas tagad skatīsies šo, kad nav visām jābūt ideālām figūrām, ideāli kustīgām. Nav visām jābūt super Raimonda Paula dzirdēji, kad viņas var... Ziniet, es varbūt varu bišķīt iestarpināties, tāpēc, kad tu saki, lai viņas, Jolanta viņas iedrošina, es varu iedrošināt no savas puses, kad es redzu un zinu, kad meitenes nāk pie Jolantas un kāds viņas pēc tam ir. Jo tajā balī, kad mēs bijām, cilvēki gan dejoja, gan manējie kickbokseri, kas vienkārši trenēs nāca pie Jolantas, viņi tik ļoti labi paver to visu enerģētiku cilvēkam, viņš paliek drošs, viņš kustīgs, sajūt savu ķermeni, un tad bija vienkārši prieks skatīties, ka tikai caur deju cilvēki var mainīties tik ātri. Tāpēc meitenes, es nezinu, kurā kamerā tur jāstāsta, meitenes un džeki, obligāti būs jāaiziet pie Jolantas. Es visus uz turieni pat virzīšu visu laiku, jo tas ir fantastiska pieredze. Katrā ziņā nav nekādas atlases, nav nekādu nosacījumu, kam ir jābūt, lai varētu vispār nākt pie manas uz dejām. Nē, pilnīgi noteikti nē. Nosacījums, laikam, galvenais nosacījums ir atnākt un censties būt pozitīvākam, jo notiek baigā enerģijas apmaiņa. Un tas ir tik superīgi, jo man nav žēl, es jau teicu, man ir daudz labas enerģijas un mākslinieces sirdī, un man mūzika ļoti, ļoti atver vēl vairāk, un es varu vienkārši piepildīt visu telpu un cilvēkus uzpildīt savu enerģiju. 1000, jā.
Jā, un Pilnīgi tāpēc piekrītu. Parasti ir tā, jā, ka, ja sākumā es pat uz sevis esmu to pārbaudījis entās reizes, ja man sākumā ir tāds, ka man tas garstāvoklis tā kā nevisai un kaut kā nejūtos īsti labi, bet sākās tā kustība, sākās mūzika un vienkārši pēc tam ir, to nevar vārdiem izteikt. Un es redzu visām meitenēm, tas ir tā sāti vaigi, viņas ir pilnīgi sajūsmā. Un nav tādu atkal nosacījumu, ka man tagad precīzi jābūt šitā un šitā. Es reāli pielāgojos. Es tiešām ļauju cilvēkiem kustēties, kā viņš var. Es nevaru izspiest no cilvēka kaut ko viņš nevar izdarīt. Tāpat kā sportā, jebkurā. Mēs pielāgojamies. Galvenais gribēt. Mēs profesionāli esam. Galvenais gribēt. Man kādreiz patika ļoti, ļoti viens video, kur meitene sieviete tiešām ļoti, ļoti cenšas. Tā pat nav deja, tā kaut kādā netā aerobika vai kā. Treneri ir, visi dejo, un ja visi iet uz turieni, viņi iet uz turieni. Jā. Visi nāk apakaļ, viņi nāk apakaļ. Visi iet uz priekšu, viņi nāk apakaļ. Man ir bijuši tādi gadījumi, varbūt 2 visā manā dzīves pieredzē, bet arī tas nekas. Bet galvenais kustēties. Patiesībā tā problēma var būt tam pašam cilvēkam, jo mēs esam ļoti, ļoti, nezinu, kā vīriešiem, katrā ziņā sievietēm ļoti tas ir izteikti. Jā. Viņas ir ļoti kritiskas pret sevi, perfekcionistas. Un ja viņām uzreiz nesanāk pirmās 5 minūtēs, viņām ir lūpas sāk raustīties, jā, vai asars acīs pat, jā, un var aiziet. Bet tā ir laikam tā izkāpšana no komforta zonas, ka tu spēj kaut kā tam pārkāpt, un tev nav jābūt perfektai tajā brīdī un jāizpild uzreiz 100%. Gribās tā. Ļoti gribās. Arī es esmu perfekcionista, un man besī, ka es nevaru tagad, piemēram, izpildīt kaut kādus vingrinājumus, tāpēc, ka man ir rokas, pleca trauma. Un man tas besīja, un man arī varbūt asaras acīs un dusmas, bet es saprotu vienkārši, ja es nevaru, es daru to, ko es varu. Tu nedusmojies, Jānis, tev nometnē palīdzēs. Viņš man jau ārstē mēģina salabot to roku, un man diezgan labi viss iet. Par šito runājot, es papildināšu, ka tur ir tiešām zināms kaifs. Tad, kad nesanāk, tad tu turpini darīt, un tu izlauzies cauri tai sienai, tu izlauzies, un tev sāk padoties kaut vai viena maza kustība. Jā, kaut vai drusci. Tas jau ir visā dzīvē, tas ir daudz. Tas ir, man liekas, jebkurā sportā tā ir bijis, kad ir talantīgi cilvēki un ir nav talantīgi cilvēki, bet atkal ir tie, kam ir talantīgi un viss padodās, viņam tas viss viegli nāk, un viņš kaut kā baigi neiesprings uz to, viņš arī neaiziet tālāk. Ir netalantīgs, un kurš izcīna visu ar savu darba spēju, ar to vēlmi strādāt. Un bieži vien ir tā, ka tie netalantīgākie kaut kādā brīdī iesprūst vai beidz sportu, un tie, kas ir ar savu darba spēju, viņi iet. Kā Viktors arī, piemēram, saka, es neesmu ne gramas talantīgs, vienkārši bija darba spējas milzīgs, varēja strādāt. Nē, jaunībā viņš tam nebija tik labs. Nevar tieši šodien palielināt to. Vairāk Tur ir zināms talants. Es domāju, noteikti savā ziņā, jā, varbūt trenera talants, kas tieši tā atklāt to viņa talantu. Jā, bet sākumā nebija tur tā, jo bija daudzi džeki citi, kas bija viņam priekšā, piemēram, kas mauca, bet arī neattīstīja to līdz galam. Bet iespējams, ka viņš taču Bet katrā ziņā mēs vispār neuzspiežam uz tādu vārdu talants. Viņam nav jābūt, nevajag mums te talantīgs cilvēks. Šeit Mans vispār izaicinājums ir iemācīt jebkuram, un man tāds talants ir, es varu iemācīt tiešām jebkuram cilvēkam. Jā, tas prasīs vairāk vai mazāk laika, bet es varu iemācīt. Es tev noticēšu, ja tu iemācīs Denisam dzert visu. Tur vajag apkortiet. Tas iemācīja. Nē, nav tā, tā ir mana tiešām personīga izvēle. Uz doto brīdi es nezinu, es neko neesmu, ne ar vienu sadarēs, vienkārši to pamēģināju tā izturēt 1. janvāru un iepatikās. Viss ir labi. Bet zin kā, ir tas teiciens, tā kā jūs sakat, kas bija balī, tas paliek balī. Bet būs tagad pēc šīs nometas jauns teiciens Gran Canaria. Spēj mainīt cilvēku. Vai atvērt no jauna. To mēs tad redzēsim. Atbrauks mājā, Denis sāks dzert, Jānis sāks pa naktī tusēties. Tas nekas, kā no rīta. Tiem, kuriem nav talants, pēkšņi sapratīs, ka ir talants tomēr. Ne, man gribās vēl vienu tādu. Jau atbrauks, es vairs nedzeru viss. Nedejoju. Man vēl vienu domu gribās pacelt augšā. Tā kā agrāk, krūta bija vienkārši iet uz sporta zāli un trenēties. Ja tev bija tik daudz naudas, ka tu varēji tikt
nopirkt pie abonementa vai pie vienreizēja treniņa un aiziet. Tagad jau ir, mēs pārcēlāmies uz nākamo posmu, jau ir krūti, ka tu vari trenēties ar treneri, ar privāto treneri vai grupā, tas ir nākamais līmenis. Tāpatās arī ar ceļošanu. Agrāk bija krūti aizbraukt līdz Lietuvai, līdz Polijai, tad vienkārši aizbraukt tālāk, paceļot, paskatīties, un tagad mēs visi meklējam kaut kādu pievienoto vērtību. Atrast labu vietu, labus kvalitatīvus laika apstākļus un pie visa pabaudīt labu kompāniju, pasportot, iemācīties, sadraudzēties. Jo katram savs, bet man šķiet, ka pie veciem, man ir viens peldēšanas draugs no 89. no 90. gada ir palicis. Peldēšanas man nekas no 5 palikuši, bišķi vairāk draugi, bet es eju laikam līdzi un tie draugi mainās. Tāpēc, kāpēc ne? Jā, ir ģimenes draugi, ir kaut kādas attiecības, bet joprojām var atrast jaunas paziņas, jaunas intereses un apmainīties ar informāciju, un varbūt paies 7 gadi un joprojām būs kopējs čats. Redzam, kas patiesībā mūsu vecumā jau vairs nav tik viegli iepazīt jaunus, labus draugus. Jā, to galveno domu. Paldies, ka tu šeit tev jau ir iespēja, ka jau ir kaut kāda viena kopīga interese. Vienalga, varbūt tas ir sporta veids, vai tā būs kaut kāda cita aktivitāte, vai vienkārši komunikācija, bet tev ir iespēja iepazīties. Nestandarta apstākļos tieši paskatīties, kā cilvēks tiek galā ar šo stresa situāciju. Sports ir stress priekšorganismu, arī, jā. Tad var atrast savus cilvēkus. Tā no manas pieredzes, es ikdienā strādāju sporta klubā My Fitness, un man tiešām ir prieks skatīties uz tiem cilvēkiem, tiešām ļoti liels apmeklējums. Un var redzēt, ka vieni tie paši cilvēki nāk un apmeklē, un viņi savstarpēji ir turpat sadraudzējušies, viņi tur sveicināties sākuši. Sveicinās, jā, kā Jānis teica vienu dienu, jā, ka tur, vai paturēšu to stieni, jā, vai, Es neturēju vienu stieni. Paturi aliņu. Tu man nolika pavisam. Bet, labi, domu sapratāt. Bet ir forši, jā, kad ir tāda vieta, kur ir kaut kāda kopēja interese un kas saista. Par treniņiem runājot, man ir viens džungļu likums. Ja tu treniņu laikā nezini savu partneru vārdu, tev jāpumpējās. Tāpēc visiem nāksies iepazīties vismaz manos grupu treniņos noteikti. Jo es nevaru tam tikt pāri. Priekš tā jau būs arī vakardaļa. Jā. Es vienkārši pārbaudīšu viņus. Viņi domā, ka ko? Tu zini, kā viņš teiks? Vai pumpīšu savā? Vai pumpīšu, jā. Anyway, viņš vismaz sapratīs, viņš pēc sasveicināsies 1, 2, 3 reizi, viņš viņu atcerēsies. Viens otrs pateiks speciāli, ka viņš neatcerās vārdu, lai pumpīšu savā. Tas arī nav slikti, paliks stiprāks. Win-win tā kā. Jā, var beigās iedot kādu certifikātu. Pumpīšu speciālistu. Pumpīšu čempions, piemēram. Man arī ir otrs džungļu likums, kad nedrīkst nomest cimdus, nedrīkst mest viņus. Tu vari nolikt, bet mēs ne. Man tā viens džeks treniņa laikā nopelnīja 32 reizes 320 pumpīšu. Tas ir rekordmens vienkārši. Šis laiku kaut ko sapsihoja, saka, viss viņš tā novāk, cīnus novāk, saka, atkal pumpīt. Bet iedomājieties, 32 reizes cilvēks nevar atcerēties. Bet pēc tam nākošajā treniņā viņš uz mani skatījās un lika. Mums bija tā ar Viktoriju, mēs nokavējām minūti no treniņa, mums var bija 100 jāatspiež. 100. Man ir par katru minūti tikai 10 pumpīšu. Šis jau pat raku. Mums kā nokavē tā atspiesties. Un tāpēc mums bija, man jau vairs Andruškevs jau vairs nebija treneris. Tik un tā, es braucu no Rīgas kaut kādām darīšanām, ja es kavēju jau 5 minūtes, man jau sākās panika. Kaut gan es esmu treneris. Es treneris un pats trenējos, un cits trenēju, man sākas panika, rokas trīt, sāku visu, ja es nokavēju treniņu, tas ir traki. Bet, tik traki nebūs. Bet, pa lielam, jā, tas cilvēcīgais faktors īstenībā, kas, es domāju, tas ir pats galvenais, laikam, numur 1, kas šajā nometnē sagaida, tas cilvēcīgais faktors, ka būs iespēja iepazīties, sadraudzēties, būs kopā iespēja atpūsties. Kopā līdzīgi domājošiem ļoti daudz, jo uz bāriem jau arī iet pa lielam aiziet iedzert, atpūsties un sadraudzēties, iepazīties. Bet tie ir tādi, es domāju, tie ir tādi
īslaicīgie draugi. Tur sadzarās, apķerās, ir brāļi uz Saplano mūžu. braucienus. Jā, brāļi uz mūžu, un nākamajā dienā pat neatcerās, kā viņu sauc. Ja? Tad šis ir tomēr kaut kas savādāks, un kur tiešām var palikt brāļi uz mūžu, brāļi māsas un sadraudzēties. Kas to zina, varbūt kāds vēl beigās sapracās. Ko? Ja tev būs kaut kādas brīvās meģis, un Linardam būs brīvie džeki, mēs varam uztaisīt kādu... Nē, es nejaukšos labāk. To jau pēc tam nākamā nometne, tad jau tu redzēsi, kas ar ko brauc tā kopā. Tā būs atsevišķa nometne. Tad pie manis lūdzu dejot, un ja vēlās skaistu dibenu un kājas, tad es atbildēšu. Manuprāt, mēs esam atbildējuši uz ļoti daudziem jautājumiem, kas cilvēkus sagaida, ko mēs paši sagaidām, ko mēs paši varam sniegt viņiem. Tagad ir pats galvenais, lai piesakās forši, jauki, jautri cilvēki, kas ir gatavi piedalīties, kas ir gatavi uzklausīt, mācīties un galvenais izbaudīt šo pasākumu. Un laiks it kā vēl ir. Vasarā atpūšamies, patrenējamies, sagatavojamies. Bet pa lielam, jā, sākot no iesācējiem un beidzot ar profesionāļiem un, nezinu, sākot ar bērni. Tāpat bērni brauks kopā ar vecākiem, arī vecāki par viņiem, protams, atbild. Viņi paši sapratīs, ko bērns var darīt, kur var piedalīties, kur nē, bet vakar izklaidēs tātad jebkurš bērns var piedalīties braucienos, ceļojumos, ekskursijās var jebkurš. Par sportu mēs skatāmies. Grib piedalīties, piedalās, negrib, nepiedalās, to jau paši vecāki izvērtēs. Treneri būs tie, kas palīdzēs, ja būs nepieciešams. Un, es domāju, izdomājiet, skatītāji paši, jums tas interesē, jums neinteresē, gribat sportiski aktīvu atpūtu vai gribat vienkārši aizbraukt uz Ēģiptu un pagulēt pludmalē, tā ir jūsu brīva izvēle. Bet mēs šeit 5 plus vēl mūsu komanda, kas ir mums aiz muguras, aicina tātad pieteikties, piedalīties mūsu projektā, mūsu jaunajā pasākumā Gran Canarijā, kas noteikti nebūs vienīgais šis pasākums. Mēs mēģināsim, protams, arī pēc tam mācīties no savām kļūdām, kaut ko varbūt tām uzlabot, jo šis ir, kā jau arī Jānis pieminēja, mums ir tiešām ierobežots skaits, bet ja mums viss labi sanāk, tad uz nākamo gadu, jo uz 27. gada pavasarī mēs gribētu savākt diezgan lielu komandu, diezgan lielu cilvēku gribētāju skaitu aizvest uz Gran Canāriju šo pašu vietu un uzrīkot tādu ļoti jaudīgu pasākumu. Tā kā paldies, skatītāji, izvērtējiet, ja jūs gribat pieteikties, ienākiet Ceļot bez robežām mājaslapā, tur ir sadaļa, sporta nometne, izlasiet, pastieties, tur ir arī mani kontakti, e-pasts, rakstiet vai rakstiet kādam no treneriem, jebkuram Facebooks vai vienalga, kur skatieties sociālos tīklus, viņu rakstiet, interesējieties un tiekamies ar jums Gran Canarijā. Čau! Vēlies pagarināt vasaru? Sports un atpūta roku rokā. Noteikti arī neizpaliks izklaide. Atpūta pie dabas un ekskursijas. Sākot idejām saulētā. Līdz pat boksam saulrietā. Mūsu lieliskā treneru komanda aicina tevi pievienoties uz pirmo šādu veidu treniņu nometni Gran Canarijā. Iegūsti jaunus draugus, emocijas, piedzīvojumus, piebiedrojies!